Vēdera preses vingrinājumā tiek turēts kājas. Pirms šī normatīva izpildes ir obligāti vēlams iesildīties, izpildīt dažādas pastiepšanās vingrinājumus mugurai, pleciem, kājām, rokām, vismaz 5-10 minūtes pavingrot. Pēc tam vēdera preses vingrinājumu pildām un trenējamies, lai sagatavotos pareizi vismaz 2-3 reizes nedēļā. Izmantojam dažādas vēdera preses vingrinājumus tehnikas, kurās tiek iesaistīti arī pleci, mugura, rokas un kājas darbības, kā arī ķermeņa vidukļu kustības. Brīvajā laikā ieteicams, kā sagatavoties, ir izpildīt apli treniņu, kurā tiek ievērota spēka treniņa metodika. Protams, kad apli treniņa laikā ir jāievēro vingrinājuma secīgums no vienkāršākā uz sarežģītāko. Un atpilde starp katru vingrinājumu būtu vēlama no 20 līdz 30 sekundēm. Treniņa beigās obligāti jāveic ar atsildīšanās un jāizpild stiepšanās vingrinājumu. Vēdera preses vingrinājumu jūs varēsiet izpildīt divos veidos. Rokas aizliekot aiz galvas un rokas sakrustojot krūtīm priekšā, kā jūs arī video materiālā redzat. Rokas saliekšana iztaisnošana balstā guļ. Tātad balsts uz rokām, mugurai jābūt taisnai. Galvenais, ko mēs vērtēsim, rokas jāsaliec 90 grādu leņķī, tā lai elkoņi būtu saliekti vienā līmenī ar muguras lāpstiņām. Šajā vingrinājuma laikā nedrīkst locīties, nedrīkst šūpot galvu un nedrīkst ar vēderu pieskarties pie zemes. Tās svarīgākās kļūdas. Protams, pirms šī vingrinājuma ir svarīgi iesildošie vingrinājumi. Pielūkšanās kārienā ir pie stieņa, ko izpild vīrieši. Tātad pielūkšanās laikā zodam jābūt virs stieņa. Vingrinājuma laikā nedrīkst šūpoties, nedrīkst izpildīt šo vingrinājumu rāvienu. Protams, kā iepriekšējos minēju, ieteicams ir svarīgi iesildošie vingrinājumi. Vingrinājumi tieši konkrētām plecu, roku, muguras muskultūras daļām. Metru vai atspēles skrējiens, kas notiks ārapstākļos. Protams, pirms šī skrējiena ir obligāti arī iesildīšanās, izmantojot speciālos vieglatlētikas vingrinājumus pēdām, kājām, ceļiem, gurnu locītavās. Lai negūtu traumas, ir jāievēro vairāki metodiski norādījumi. Viss jādara ir pakāpeniski. Katram atbilstoši katram savam fiziskajam stāvoklim un fiziskai sagatavotībai. Skriešanas biežam pašiem jāizvēlās pēc spējām. Protams, būtu labi, ja būtu kādi treneri ieteikumi, kā labāk sagatavoties īsajām sprinta disciplīnām. Nedrīkst sākumā veikt augstu intensitāti, kas var kaitēt organismam. Ir ieteicams izmēģināt vismaz vienu nodarbību treneru pavadībā, un jums būs saprotama pareiza vingrošanas tehnika, un būs vēlams arī izveidot personisko treniņu programmu, lai varētu metodiski sagatavoties šīm normatīvām. Cross. Meitenēm jāizpild 1 km skrējiens, puišiem 3 km skrējiens. Arī notiks ārā apstākļos koledžas stadionā. Šim skrējienam ir patstāvīgais arī jāveic treniņš, izturības treniņš. Tātad ieteicams regulāri trenēties, vismaz arī 2-3 reizes nedēļā, sagatavoties mazākām intensitātes slodzēm, nepārspīlējot ar lieliem kilometru skrējieniem. Optimālais, ko varētu ieteikt, optimālais distances garums vienā treniņu nodarbībā nevajadzētu pārsniegt 5 km, jo tas saglabā efektivitāti darbspēju attīstīšanā. Skriešanas apjoms nav bezgalīgi jāpalielina. Lai trenētu izturību, jūs varat paralēli nodarboties arī ar citiem izturības sporta veidiem, kā riteņbraukšana, peldēšana un arī soļošana. Pēc katra treniņa, kur jūs veiksiet, ir obligāti atsildīšanās, lokanības un stiepšanās vingrinājumi, lai neradītu traumatismu un pārslodzi nākamajam treniņam. Lai pilnvērtīgi sagatavotos, ir svarīgi dziļo muskultūras treniņš, kas stiprina un veicina fizisko īpašību nostiprināšanu un attīstīšanu. Lai saglabātu un pilnveidot fizisko sagatavotību, ir nepieciešams attīstīt visas 5 speciālās fiziskās īpašības. Jūsu treniņa laikā
netrenējat vienu īpašību, piemēram, roku saliekšanu, iztaisnošanu vai tikai krosu skrienam. Tātad treniņa laikā cenšamies salikt visas tās normatīvās prasības, kas ir nepieciešams, lai jūs varētu vienas dienas laikā veiksmīgi nokārtot visus 4 normatīvus. Tātad treniņa laikā cenšamies ievietot izturības treniņu metodiku, spēka treniņu metodiku, ātruma izturības treniņus, un lai būtu tie treniņi interesanti. Pats galvenais atcerēties, ka uzreiz nevajag sākt trenēties ar lielu slodzi, kas var radīt jums traumatismu un nogurumu pēc tam. Tātad treniņa laikā jāievēro sistemātiskums un jāņem no vienkāršākā uz sarežģītāko. Jūs nedrīkstiet sākt ar lielu svaru, jūs nedrīkstiet celt tādus smagumus, kurus pēc tam jūs otrā dienā vai trešā nevarēsiet kvalitatīvi izpildīt. Tātad cenšaties trenēties pakāpeniski, ar minimāliem svariem, ar minimālām slodzēm. Kā rezultātā sportiskā dinamika jums pieaugs un fiziskās sagatavotības normatīvas varēsiet arī nokārtot. Protams, ka būtu vēlams pakonsultēties vēl ar kādu treneri, speciālistu, kā labāk sagatavot individuālo treniņu programmu, lai veiksmīgāk iestātos Valsts policijas koledžā. Vēlam visiem veiksmi treniņos un gaidām jūs pie mums vasarā iestāju eksāmenā.